4. maijs, kā zināms, ir Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pasludināšanas gada diena, un arī šogad mēs svinām jau 25. gada dienu, gadskārtu, un ik gadu Rīgā notiek virkne krāšņu un nozīmīgu pasākumu, tostarp arī pie brīvības pieminekļa. Egīla, lūkšu jums pastāstīt, kas apmeklētājus sagaida, ko viņi varēs saskatīt un sadzirdēt, atnākot 4. maijā pie brīvības pieminekļa pakājas. 4. maijā mēs jau kādus gadus 8 jau rīkojam Pūtī orķestra defilē programmas konkursu, kur vērtē starptautiski žūrija. Tā kā pirmo, ko Rīgas cilvēki izdzirdēs, būs Pūtēji skaņas, tauru skaņas, var tā teikt. Mēs jau ap 9:30 izmēģināsim, un tad 11. sāksies mūsu defilē programma, kurā piedalīsies 11 orķestri. Un arī mēs gribējām no abām Baltijas valstīm, Igaunijas un Lietuvas. Diemžēl lietuvieši neatsaucās, bet Igauņu zemesardzes orķestris būs un rādīs savu defilē priekšnesam. Un arī programmas beigās būs tāda neliela koncertu uz 40-50 minūtēm arī pārējiem cilvēkiem. Tātad tie, kas nezina, kas ir Pūtī orķestra defilē, tas ir tas pats, kā tie modes mākslinieki staigā pa mēli, bet Pūtī orķestris spēlē un arī kustās. Tā kā tas tāds ļoti iecienīts žanrs pasaulē, un cilvēki labprāt apmeklē šos koncertus. Un mēs jau, var teikt, esam tādu zinām meistarību sasnieguši. Mūsu labākie kolektīvi jau tiešām rāda tīkamu sniegumu, un tiešām tas ir tāds ļoti nozīmīgs notikums mums. Un no kurām pilsētām ierindojas šie labākie kolektīvi? Sāksim Alūksne, Sigulda, Rīga, Jelgava, Talsi, Rēzekne, un aizmirs Valmiera, ļoti progresējoši. Mārtiņš Birnis ļoti stingri, tagad valmierieši kaut ko mazliet no Amerikas pārņēmis ir, un tad mēs redzēsim interesantu priekšnesumu šogad. Tā kā tas ir tiešām atraktīvs un skanīgs, pašskanīgs, bez jebkādas apskaņošanas priekšnesums. Tad sākums ir 11. un ilgst aptuveni līdz? Tad sākam 11. un līdz 12:00. Līdz 1:00 ies mums tās defilē atsevišķās programmas, un tad mums, kad pusstundiņas koncerts būs, kad visi 500 muzikanti kopā atskaņās pusstundu muziku paspēlēs. Arī saudabīgs tomēr notikums, kad visi spēlē kopā, un tas ir ar tādu iespaidīgu sajūtu. Un pēc tam Igaunijas orķestra koncertiņš jau. Kā ik gadu arī pie brīvības pieminekļa notiks vesels pasākumu cikls, un tur noteikti arī tiks rādītas dažādas video projekcijas. Kas ir tas, kas tiks attēlots, un kāda ir tā simboliskā vērtība apmeklētājiem pasākuma? Šogad Nacionālajam kinocentram ir pirmo reizi dota iespēja aizpildīt zinām laiku uz šī brīvdabas ekrāna. Un, protams, ļoti simboliski un loģiski likās, ka šajā vietā uz ekrāna parādīt to, kā mēs līdz šādai dzīvei nonācām. Atsakot, to, kas attiecas uz šo 1990. gada 4. maiju, kad tika pieņemta neatkarības deklarācija. Tas ir tas, ko mēs svinam šogad, 25 gadu jubileju. Bet tā filma programma parāda kronoloģiski mazliet plašāk to periodu. Sākot ar to, nosaukums ir programmai, kā mēs piedzīvojām brīvību, bet tas nozīmē arī to, kur mēs pirms tam bijām. Un to parāda pilnīgi lieliska Aivara Freimaņa dokumentālā filma, 30 pusstundu gara dokumentāla komēdija, es nebaidos teikt, jo Aivars Freimans ir viens no Latvijas kino režisoriem ar vislabāko humoru izjūtu, un viņam ir komēdija Dzintara Latvietis 1987. gadā veidots tāds vidējā latviešu portrets ar visādām ironiskām piezīmēm, ar ironisku montāžu, ar dažādām tam laikam ļoti raksturīgām zīmēm, kas katram uzreiz ir pilnīgi spilgti skaidrs, bet arī šodien tas iedod lielisku, īsu, koncentrētu ieskatu tajā, kā mēs dzīvojām padomju laikā, un pilnīgi nenojautām, ka varētu būt arī citādāk. Un tad tikai 3 gadus vēlāk ir šis 1990. gads, un to soli pirms iezīmē Andreja Apsīša dokumentālā filma Diena pirms neatkarības. 10 minūšu filma,
par 1990. gada 3. maiju, vienu dienu pirms šīs neatkarības deklarācijas pieņemšanas. Vienkārši Latvijas portrets, braukājot apkārt un skatoties, ko cilvēki dara un kā dzīvo, un fonā skan šīs augstākās padomas runas, kuru rezultātā tiek pieņemta deklarācija. Un tad nāk 10 minūšu vissimboliskākais kinožurnāls Latvijas Hronika, režisora Biruta Veldre ar saviem daudziem operatoriem ir filmējis tieši šo balsošanas brīdi. Nu, te ir tie klasiskie kadri, kurus mēs redzam katru gadu televīzijā, kas tiek citēti, un pēc tam, ka visi deputāti nāk ārā no Saeimas, nu, šo te klasiku mēs arī iekļaujam šajā programmā. Un pēc tam režisora dokumentālista Gunāra Bandēna filma apmēram stundu garumā dziesma Svētī Latviju. Tas ir par šo pašu 1990. gadu, par vasarā notikušajiem pirmajiem vispasaules latviešu dziesmu svētkiem, kad pirmo reizi pēc 50 gadiem padomju okupācijas satikās gan šejienes latvieši, gan trimdas latvieši, kas toreiz lielā skaitā iebrauc, un tas ir tāds emocionāls pacēlums, nu tāda gara spēka uzvara, pieļauju, ka varētu birt asaras, skatoties šos materiālus. Un tas ir tāds filmu bloks, apmēram tātad pusotras stundas garumā, kas pie pieminekļa būs programma ar pulksteņu laikiem norādīta, un šis filmu bloks atkārtojas 3 reizes, lai, teiksim, katrs varētu savā dienas plānā, klīstot par Rīgu un svinot svētkus, varētu ieplānot, ka vienā konkrētā brīdī viņš varētu atnākt, piestāt un noskatīties pēc kārtas šos to mūsu ceļu tādā ļoti koncentrētā veidā, kādi mēs bijām, kā mēs piedzīvojām brīvību un kā tas viss skaisti rezultējās, teiksim, dziesmas spēkā, varētu teikt. Un šajā ekrāna programmā tātad pa vidu šiem filmu blokiem būs arī no rīta notikušā svinīgā koncerta. Nacionālajā teātrī no rīta notiek svinīgais koncerts, un šī koncerta ieraksts arī tiks pa vidu šiem filmu blokiem uz ekrāna translēts. Bet tātad tas koncentrētais, kam būtu vērts tā kā speciāli varbūt ieplānot savā dienas laikā, ir jāpaskatās šie seansu laiki, kas ir pirmais filmu cikls sākas 4:00, 15:30, otrais filmu cikls sākas 6:15 un trešais 9:00 vakarā ar šo Dzintaru Latvieti un tad pārējās filmas. Katru gadu Latvija īpaši uzplauks brīvības pieminekļa pakājē. Visas dienas garumā notiks ikgadēja tradīcija, kas patīk kā lieliem, tā maziem - kompozīcijas Ziedu Latviju veidošana. Neiztrukstoša ir arī skaistāko fotomirkļu uzņemšana. Gan rīznieki, gan citi pilsētas viesi. Ik viens tiek laipni aicināts sniegt savu artavu Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pasludināšanas gada dienā.